Sveiks, Runā TV skatītāji! Esam klāt ar 5. epizodi. Sveicam jūs Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Šodien raidījumā redzēsiet Sižets par Rīgas Stradiņu universitātes bibliotēku, aprunāsimies ar nedēļas studentu. kā arī Stradiņš runā. Klausies, Raivi, ko tu dari brīvajā laikā? Es nezinu, parasti atpūšos, pasēžu pie kompjutera, paskatos kādu filmu, varbūt parlasu kādu grāmatu. Nu, paskatīsimies, ko dara Stradiņu universitātes studenti. Saturiet uz būvbrīti, viņš atbildēs pāris jautājumiem Runā TV. Nē, paldies! Nē, jāskat nodarbības. Nē, ļoti steidzās, atvainojos. Nesver. Es to tā brīdi, diemžēl, nav laiks. No, actually just 1 minute because my class just starts. Īstenībā nē, man vēl jāspēj. Nav! Jāmācās! Nē, mums tiešām nav laika. Sorry! Mārtiņ, No, tu redzēji? jā. Izskatās, ka Rīgas Stradiņu universitātes studentiem nav laika. Kā domā, mūs arcis sagaida? Nu, varbūt paskatāmies, ko viņi darītu, ja viņiem būtu brīvais laiks. Nu, davai. Kā tev šķiet, vai Stradiņu studentiem ārpus mācībām atliek brīvais laiks? Jā, atliek. Nu, ir. Var sapāt. Nav problēmas. Tā, ja grib, tā var. Bet, jā, iekavēja daudz, ko vienu. Pirms Stradiņiem bija daudz. Vairs laika nav vispār nekam citam. Jā, minimāli. Tā, ka man ir ļoti brīvs laiks. Es visu laiku spēlēju kompu, tāpēc es skolai veltu varbūt kādu stundu dienā maksimums. Man ir atzīmes tikai 8. Brīvais laiks nosacīti, bet ir. Bet gribētos, protams, vairāk. Es domāju, ka jā. Katram pašam ir pareizi jāsaplāno savs laiks gan mācībām, gan darbam. Es varu pārfilmēt, kas nevar loģiski padalīt. Kā tu izmanto savu brīvo laiku? Nu, es varu zāli. Basketbolu spēlēju. Kad man sanāk laiks, vēl to es arī uzspēlēju. Es aizinu sevi. Mēs satiekamies ar Jā, draugiem. atpūšamies ar draugiem. Jā, ar mīļajiem cilvēkiem, ar ģimeni, ar vecmāmiņu aizējām uz restorānu. Brīvajā laikā dodos ar draugiem atpūsties. Mans brīvais laiks ir arī teātris puciņš. Treniņi, volejbola, dejošana, tautiskās dejas. Ārpus skolas nodarbības sāc. Satieku draugus, kurus neesmu redzējusi. Kāds pasākums apmeklēju? Es arī satieku draugus, ko ikdienā nesatieku ārpus studijām. Ar ģimeni atpūšos, izguļos. Es vairāk dodu priekšroku brīvajā laikā, un tas ir pašattīstībai, pašizglītībai, grāmatlasīšana, semināri, kaut kas tas pašpilnveids pusi. Tad tomēr izglītošanās arī ārpus skolas, jā? Jā. Un, ja notika tāds brīnums un skola tev dot veselu mēnesi brīvu no mājasdarbiem un lekcijām, kā tu izmanto šo mēnesi? Aizbrauktu ceļojumā. Uz kurien? Es aizbrauktu uz Spāniju, varētu pielietot savas minimālās spāņu valodas zināšanas. Gribu kaut kur aizbraukt. Teiksim, Spāniju varbūt. Es topotu uz kādu Eiropas valsti, nezinu, Slovākiju varbūt. Atgriezu, sākumā daudz gulēta. Jā. Pirmo dienu daudz gulēta. Baigi pieredzi pie tās skolas. Likad jau nenāk pa skādi kādu brīvu nedēļu, tad ir uzrakstīts labs Vienkārši vilkums. vēlēts. Pirmais noteikti ir gulēta, pēc tam aktīvā atpūta. Sporta zāle, baseins man personīgi ļoti patīk peldēšana. Nu jā, gan jau kādu kultūras pasākumu, teātris, kino. Ai, pilnīgi. Braukt ceļojumā. Es gribētu pavisam noteikti atslēgties no visa. Pēc rekmīku paņemt mopēdu un braukt uz kaut kur Peipus. uz Peipus. Nē, es vienkārši uz Peipus aizbraukt. Nu, ir namiņu un ritkot mašīnu, un tas ar mopēdu labāk. Mans hobijs ir peldēšana. Bet mans tenis. Raivi, kur tev labāk patiktos vadīt šovu? Šeit, ārā, svaigā gaisā, kā putniņa čivina vai bibliotēkā? Nu, ja viņš droši vien būtu vairāk zinājis par skolas bibliotēku, tad viņš vēl padomātu. Runā TV šoreiz devās uz bibliotēku, kur students saskars ar tādām problēmām kā troksni un vietas trūkumu. Lielais skaļums rodas tādēļ, ka studenti bieži vien dodas uz bibliotēku, lai diskutētu, veidotu grupu darbu prezentācijas vai vienkārši pavadītu brīvo laiku.
Un, kā zināms, mūsu universitātē mācās gan medicīnas, gan sociālā bloka studenti, kuriem nereti ir dažādas intereses. Medicīnas studentiem visbiežāk ir nepieciešams klusums un miers, taču sociālā bloka studenti mēdz diskutēt savā starpā, kas rada troksni, bet ir nepieciešams mācību vajadzībām. Mēs aprunājāmies ar studentiem, lai uzzinātu viņu viedokli par situāciju bibliotēkā. Par esošo situāciju. Jautājām, vai viņi bieži uzturas bibliotēkā un kas viņiem ir bibliotēka. Brīvā laika pavadīšanas vieta vai vieta, kur mācīties. Diezgan bieži vajag nedēļā droši. Atkarībā no situācijas, bet, principā, viena pat katru dienu. Kur mācīties? Vieta, kur mācīties stabilu. 2 vienā. Īstenībā brīvais laiks arī tīri labi pavadās. Vienkārši tāda diezgan ērta, mājīga vieta, kur apsēsties, uzzināt jaunumus un tam līdzīgi. Jautājām arī, vai viņi bibliotēkā saskars ar kādiem traucēkļiem. Citreiz, jā. Īstenībā nē, ja es esmu koncentrējies mācīties, tad man netraucē. Īstenībā brīžiem atklāt sakot, liekas, mēs paši esam traucēklis pārējiem. Mēs tādi vienkārši komunikābli esam, sociālā flanga studenti, saprotiet. Pamatā nē, nesaskaros, ja neskaitu pagājušo ceturtdienu, ka tur bija kaut kāds pasākums, bet, to visu var pati pieciest. Es esmu ļoti neapmierināta ar to, ka šeit nedrīkst ienest kafiju. Bibliotēkas direktore Ināra Aploka mums pastāstīja, ka tiek plānota bibliotēkas pārbūve, kur katram studentam, kurš vēlēsies mācīties netraucēti, būs sava kabīnīte, kā arī studentiem, kur vēlēsies diskutēt, būs telpas, kas ir nodalītas, lai troksnis netraucētu pārējiem. Taču tas nenotiks ātrāk par 2014. gadu. Madara Tampe, Tomas Tomševits, Runā TV. Raivi, tev patīk? Es par sniegu runāju muļķi. Ko? Tev patīk? Jā. Ne jau uz mani. Staigājot pa Rīgas Stradiņu universitātes telpām, visnotaļ vienaldzīgs neatstāja uzraksts. Ja domā nomest svaru, tad dari to ar baudu un uzzini, kā to var izdarīt visefektīvāk. Tātad, drēbju novilkšana. Ar piekrišanu var veicināt 12 kaloriju zudumu, bez piekrišanas 187. Ko par to domās studenti? To tūlīt mēs arī noskaidrosim. Vai zināt, kā nomest svaru ar baudu? Jā. Un tas būtu? Nodarbojieties ar ļoti daudzas mīlēšanos. Vēlos vakaros, kad es valcis dzīvot ar savu meiteni, arī neēst to desertu pēdējo. Zini, Jā, fizisks aktivitātes. Vai var vai nevar? Es nav pārliecināta tieši, ne? Varbūt tādu šokolādi. Es ļoti ceru kādu šokolādi. Nodarbēties ar seksi. Šeit ir daži efektīvi padomi, kā to var izdarīt, vai kurš no jums vislabāk patīk? Vislabāk? Kalorijas erekcija, sunīši, itāļu lusta. Nē, tava sieva vai draudzene Klauvē pie durvīm viennozīmīgi visvairāk patērēšu. Misionāra Pauls būtu viens no tiem. Jūs stāvat nomest svaru? Drēbju novilkšanas bez piekrišanas. Are you asking if sex is important or is it important to lose weight? It is important to lose weight with this. To have sex? Yeah. Is it that people can't have sex? Nesteidzīga izģērbšanās. Tālāk? Pieticīgi. Viņas tēls palāk pie durvīm. Tas ir ļoti interesanti. Tēlot osas. Jābūt īstam. Tieši tā. Man būs steidzīgi izģērbšanās. Atkārtot erekciju no 60 līdz 69 gadiem. Šī testa. Nosīt, lūdzu. Nosaukt? Jā. Nu labi. Ķēra poza. Jā. Rezervīvu uzvilkšana, nē. Priekšā, poza. Kā jūs domājat, vai tas tiešām darbojas? Abiem cilvēkiem jāsadarbojās. Abiem būs labi. Bet vai tas uz svaru ziņu iedarbojas, ka tiešām cilvēks nomet? Noteikti jā. Viņi taču kustās procesa laikā.
Un jo biežāk kustās vai ilgāk kustās, nu tad attiecīgi svaras lidums rodās. Protams, ne jau uz vējus. Glezna, flīģelis un vēl kaut kādas mēbeles. Glezna, flīģelis un vēl kaut kādas mēbeles. Glezna, flīģelis un vēl kaut kādas mēbeles. Gan jau, ka katram Rīgas Stradiņu universitātes studentam gaiteņu labirintos ir sava mīļākā vieta ar stāstu kāpēc. Tas var būt mīļākais dīvāniņš, kurā pagulēt lekcijas starplaikos, vai galds, pie kura vienmēr var sastapt draugus. Taču šoreiz Runā TV komanda devās noskaidrot, ar kurām īpašajām lietām ar stāstu lepojas pati universitāte. Izrādās, ka neparastus pārveidojumus piedzīvojusi Senāta zāles glezna. Īpašais stāsts ir tāds, ka Austradiņu uzdevumā 50. gados viņi gleznojas Leo koku. Gleznas ir redzams Hipokrāts ar saviem dažādu laikmetu audzēkņiem, kur tā kā to Hipokrāta ideju nesuši tālāk. Nu, tad daudzas gadus tā glezna, kā mēs šeit redzam, ir tā kā no vairākām daļām, ir glabājusies medicīnas vēstures muzejā. Nu, viņiem nav bijušas arī piemērotas telpas, kur viņi ir izstādīti. Mēs arī šeit redzam, ka ir tāds izgriezums bijis, jo viņi nav pa lieli bijusi un durvis nav varējuši atvērt, un tāpēc ir izgriezta tā apakša, lai varētu tur staigāt cauri. Nu, un šodien tā glezna ir iegūs jaunu dzīvību un izstādīt šeit, kā, man liekas, ļoti labs akcents šajā Senāta zālē. Vēl kāds īpašs dārgums glabājas arī mūsu universitātes aulā. Tas ir smalkais Steinway & Sons flīģelis, ko atzīst izcili mākslinieki visā pasaulē. Bet Latvijā saviem koncertiem izvēlējies pats izcilais pianists Vestards Šimkus. Un, kad es ienācu šajā zālē, tad man aizsitās elpa, jo es kaut ko tādu vienkārši nebiju gaidījusi. Un, kad es ieraudzīju, ka te vēl ir Steinway flīģelis, ja, tad es sapratu, ka tā ir tiešām liela vērtība ne tikai Stradiņu universitātei, bet visai Rīgai, Latvijai. Ja, šis ir lielais Grand Piano koncertu flīģelis. Ir tikai uz pirkstiem skaitāmas kompānijas, uz kuru ražotajiem flīģiņiem spēlē augstas klases mūziķi. Nu, un pārsvarā viss tie spēcīgākie vārdi vienmēr izvēlas Steinwayu. Nu, tu izdomāji, kur labāk vadīs šovu? Jā. Nu? Ārā. Kāpēc? Sniegt. Kā domā, volejbola spēlē ziemā ārā? Nezinu. Pajautāsim nedēļas studentam. Kas ir nedēļas students? Kārlis Bergs, meiteņu volejbola izlases treneris. Ošiņ! Viņš izkustināja kameru? Es Kārlis, es mācos multimediju komunikāciju 3. kursā. Es trenēju, spēlēju volejbolu. Pirmā kārtā man tad vēl arī papildus trenēju meitenēm volejbolu. Es esmu studējošo pašpārvaldē sporta virzienu vadītājs. Tu nonāci studentu pašpārvaldē tieši sporta nodaļā? Nu, tas šogad arī atnāca. Tas bija pagājuši gadu Erasmusā pusgadu projām. Tad atnāca, tad es izdomāju to volejbolu sākt taisīt. Un tad kaut kā tas nāca komplektā arī prasīt, tā kā, nu, tu negribi arī reiz to sportu vadīt. Nu, jā, nu, ok, ja jau es sāku darīt kaut ko, tad kāpēc gan nedarīt par riktīgam? Un kas ietilpst tavos pienākumos, tad tev jāorganizē visādi pasākumi vai kaut kas tāds? Jā, man ir gan sports, gan veselība arī. Veselība ir, nu, sporta pasākumi jāorganizē, jāmēģina iesaistīt Rīgas Stradiņu universitātes studentus, veselīgam dzīvesveidam un piesaistīt un tādu pasākumu. Tad tu esi tā kā piemērs Stradiņiem veselīgam dzīvesveidam, jā? Varbūt nelīdz pilnīgam, bet vajadzētu tāda būt, jā. Es izdomāju vadīt volejbola treniņus, tāpēc, ka pirmkārt es pats ilgus gadus spēlēju. Un 1. un 2. kursā es spēlēju ārpus komandā. Bet tad es izdomāju, ka kaut kas jāpamaina. Stradiņos vajadzētu uztaisīt komandu. Visu sāka to, ka savācām izdomājām čaļu komandu. Bet pēc tam meitenes tā kā viegli apvainojās, un tāpēc izveidojām arī meiteņu komandu. Zēniem ir tā, ka
Nav gluži disciplīna problēmas, bet džekiem ir tas, ka viņi, višķi vairāk tur, es tur, kāpēc, višķi kaut ko parunā pretī, tā viegli. Protams, es to nedarīšu, bet, varbūt to vai to. Meitenēm ir bišķi vieglāk, tāpēc, ka viens, jā, daram visu, tad, nav nekādas liekas runāšanas pa vidu. Un džekiem arī tas, ka patīk papļāpāt, patiesībā interesanti, ka džekiem patīk papļāpāt vairāk nekā meitenēm treniņos. Ar sportu jānodarbojas, tāpēc, ka veselā miesā vesels gars. Un, lai viss būtu līdzsvarā, nevar tikai visu laiku mācīties un vajag arī fiziski kaut ko padarīt un attiet no tā. Un tāpēc es visiem arī saku, teiksim, visi vienmēr aizrunās to, ka nav laiks, bet daudz jāmācās un tā, bet var atrast to pusotru stundu, 2 stundas, tu padarbojies un tev uzreiz ir galva gaišāka un arī mācībām labāk līdz ar to. Ulrika Malta, Laura Upiniece, Runā TV. Raivi! Nākamajā raidījumā mēs izlozēsim 2 biļetes uz Ziemassvētku balli. Super! Paskatāmies, Stradiņš runā? Sarunāts, bet pirms tam atgādināšu. Neaizmirst sekot mums Twitterī, Facebookā, kā arī blogā. Tā! Čau! Uz mani skatās, kāpēc viņam blakus apsēdās, es nesaprotu. Labi, izlikšos, kad es mācos. Gudrinieks, seksīgi klausies. Es varētu te medicīnā mācīties. Kāpēc viņi uz mani visu laiku skatās, es nesaprotu. Varbūt vajadzīgs ir kāds iegans, lai viņas man neskatītos. Skaistolīs klausies. Ārprāts tā sieviete taču mani biedē. Kā var ar maņu skatiens uz vienu, uz otru pusi, turpinu mācīties, nenostrādāju. Vai pamanīja? Tā, padziedāsim kādu dziesmiņu. Raimonda Paulā vecās dziesmas, Raimonda Paulā jaunās dziesmas, dzied jums administrators. Tā, pameklēsim kaut ko nedaudz jaunāku. Skaista dziesma, šito pamēģināšu tā. Es neesmu perfekts, bet tuvu tam, kā svaigi cept eklērs gar lūpām. Jā, šitas man patika vairāk. Es mirkšķinu acis un smilkstu pēc tevis. Pilnīgi viens! Sēžu pie loga. Pilnīgi viena! Rakstu referātu. Pilnīgi viena! Rakstu kopsavilkumu. Pilnīgi viens! Pilnīgi viens!